Mums ir palikušas vēl 2 nedēļas Tēvzemē, pirms mēs pārvācamies uz Lisabonu uz nenoteiktu laiku. Un ja mēs vairs nekad neatgriežamies Latvijā uz dzīvi, tad es gribēju iemūžināt, kāda izskatās mana ikdiena Rīgā. Šodien ir ļoti īpaša diena, jo man ir darbs. Man ir darbs. Es gribu reāli vlogot. Visu janvāri vlogoju ļoti aktīvi, visu laiku ņemu līdzi kameru, visu filmēm, un ir ļoti daudz video materiāls. Tad es sāku viņu editot, un it's just shite. It's just shite. Tas ir garlaicīgi, un iebās man seja, tad iebās man zobi, tad viņas izbalināt, aizgāju pie zobārsta, es teicu, jo es gribu izbalināt zobus, un tāda tiešām ir tāds, neredz kā visiem izstāst zobi internetā, vienkārši pearly whites. Labi, tācam uz darbu. Tas, protams, nav īsts darbs, tas ir influencer darbs. Bet pays the bills. Darbs ir darbs, un esmu ļoti pateicīga, tāpēc let's go! Let's go! Tātad mana šodienas darba vieta ir Akropola Rīga. Ļoti elementārs darbs, man ir jāsakombinē 3 outfiti 3 veikalos. Pulkstenis ir 3, es esmu atgriezusies mājās, nozīmē, ka es biju 4 stundas tikai filmējot. Un tagad droši vien pavadīšu kaut kādas 2 līdz 3 stundas taisot to video. Bet, pirms es to daru, es kaut ko nopirku. Tā ir viena no tām lietām, ko es arī mērīju priekš video. Šādi zābaciņi. 20 eiro. Es domāju, es viņus vilkšu uz Valentīna dienas vakariņām. Labrītiņ! Mēs ar Kristofu vakar pieļāvām milzīgu kļūdu. Mēs abi paņēmām čimičangas Andalūzijas suni. Tā ir kļūda, jo man tūlīt ir jāiet uz Augburgeru filmēt video. Man ir tāds prieks, ka viņi gribēja, lai es uztaisu viņiem video, jo Augburgers atrodas tajā mājā. Un vasarās, kad mēs turam terases durvis atvērtas, kad Augburgers sāk strādāt, mēs jūtam to gaisā, jo smažo pēc svaigām kotletītēm. Ok, es aizmirsu safilmēt, bet mēs jau apēdām 3 burgers, un mamma arī atnāca. Baigi grūti filmēt restorānos, jo tur visu laiku fonā skan mūzika, un es īsti nezinu, kā strādā copyrights. Mēs tā pieēdāmies. Augburgers ir vienkārši tik labs, tur ir vislabākie smashburgeri visā Rīgā, bez šaubām. Un viņi man iedeva kaut kādu jauno mērci. Exclusive. Un Kristaps palūdz burgeru mērci, jo mums jau ir vispārējās mērces leduskapī. Tas bija ļoti jauki. Viena meitene mani atpazina no TikToka. Viņa bija ar savu puisi, un viņas puisis pienāca man klāt un ieteica kaut kādu jaunu vietu Mangaļu salā, ko iečakot. Tas bija paši. Rīt man ir paredzēta maza meiteņu ballīte dzīvoklī, Galentine's Day. Tas ir tā kā Valentine's Day, tikai for the gals. Atpakaļ ar baloniem. Es gribētu it kā dzīvojamā istabā izveidot mūsu sēdēšanas zonu, bet praksē tas nestrādā, jo vienmēr visi grib būt virtuvē. Šai zonai vienkārši ir ļoti laba aura un ir ļoti ērta sarunām, ēšanai, dzeršanai. Un es vienkārši izvietošu helībalonus uz griestiem. Wow, tā nobijos. Tur ir spogulis iekšā. Kā es tikko uzzināju, ka tev brauks pakaļ. Tev būs pakaļ pēc 20 minūtēm. Tur nemaz nebūs uz mūsu meiteņu ballīti. Vienmēr, kad mums ir meiteņu ballītes, tad puišiem ir tāds, oh my gosh, mēs nezinām, ko darīt. Un mums arī vajag ballīti. Un mums arī taisīt ballīti, kur? Viņi vienkārši nevar izdzīvot, nestalkojot meiteņu ballītes, un šī nav pirmā reize, kad tas notiek. Es Kristupam uzdāvināju šo saliekamo pokeru galdu, jo viņš ir ideāls šim apaļajam galdam. Un Kristups ir ļoti pateicīgs.
Es nezinu, kā mēs 8 tur sasēdīsimies, bet nu. Valentine's Day! Viņas ir Yummy, yummy, yummy! Pēdējās 3 dienas es katru dienu biju pie zobārsta. Katru dienu. Tā kā zobbalināšana tiešām ir mazākais, par ko man būtu jāuztraucās pašlaik. Es šodien pamodos raudot, jo man bija sapnis, ka es esmu nokavējis lidojumu. Un es, protams, uzreiz eju sapņu vārnīcā, un tur ir teikts, ka ja tu sapņo, ka tu nokavēji lidojumu, tad tu pārdzīvo, ka tu esi kaut ko nokavējis savā profesionālajā dzīvē vai karjerā. No shit, ka esmu kaut ko nokavējis savā profesionālajā dzīvē vai karjerā, bet man likās, ka I'm okay with it. Tāpēc es domāju, ka tas, par ko es īstenībā satraucos, ir tas, ka es nepaspēšu pārvākties, un tas, ka man nebūs darba, tad, kad es būšu pārvākusies uz Lisabonu. Anyways, pats svarīgākais ir tas, ka neatkarīgi no tā, cik ļoti trauksmaina vai depresīva vai panikā es esmu, man vienmēr ir bijis ļoti pozitīvs skats uz dzīvi. By the way, šodien ir Valentīna diena, un manas plānošanas prasmes šodien ir sevi pierādījušas, jo man šodien ir kāzu make-up tests. Es domāju, ka man būs skaists make-ups uz Valentīna dienas vakariņām. Es mīlu Kristapu un es mīlu šo dzīvokli, bet mēs nevaram šeit strādāt kopā. Tad nav durvis. Es nevaru nekad neko ierakstīt, tad, kad viņam ir mītingi, un viņam mītingi ir visu laiku. Kristaps mani vēd, jo ir Valentīna diena. Kristaps man sagaidīja ar ziediem. Crazy! Zemenes pienā, pasmažo. Kāds mazais bebīts. Oh, es jūtos tik labi, reāli, es biju tik satraukusies šorīt. Un es uzliku make-upu. I'm ready to conquer the world. Let's go! Savācām koferus. Mums katram ir paredzēti 2 lielie koferi. Tā kā mēs pārvācamies ar 2 lielajiem koferiem, un tas ir viss. Cerams, ka viss salīdīs. Es ieskruļoju matus tā kā uz 12. klases izlaidumu, un mēs braucam uz Valentīna dienas vakariņām Snatch. 80 eiro vienai personai. Mūsu ekspektācijas ir nenormāli augstas, jo es apskatīju citus Valentīna dienas vakariņu piedāvājumus citos restorānos, un tur bija, normāli 40 eiro, varbūt tur 50, 60 eiro. Mēs ejam kā Michelin menu turien. By the way, tā vieta ir Michelin gaidā. Viņai ir Bib Gourmand, kas nozīmē izcils ēdiens par pieņemamu cenu. 80 eiro. Tas ir bez dzērieniem. Patīkami pārsteigti, jo mēs iemaksājām 160 eiro un mums bija jāpiemaksā tikai 15 eiro. Un mēs izdarām ļoti daudz kokteļus. Un beigās, kad hosts jautāja, kā izstās mūsu jakas, jo viņas bija noliktas citā skapī, es gribēju teikt, ka man ir Zāras mētelis un Kristapam ir Canada Goose jaka. Un es pateicu, ka Kristapam ir Grey Goose jaka. Jā. Ak, Dievs, lielas dienas! Labrītiņ no rītiņ! Nesmies, man besīja braukt ar Kristapu roadtripos, jo viņš vienmēr liek kaut kādu bēdīgu mūziku, un tad es vienmēr aprautos. Tikko skanēja putnu balla, sapņu pārdevējs, un es esmu vienkārši pārāk emocionāls cilvēks. Tāpēc iedošu džinģa šotu. Un mēs izdomājām, pie kuras dziesmas mēs ar Kristapu iesim pie altāra. Mēs iesim kopā, jo man šeit būtu pārāk cringy, iet vienai pašai un būtu neveikli. Kur mēs braucam? Mēs braucam uz viesunamu, kurā mēs taisīsim mūsu kāzu afterpartiju Ķesterciemā. Kā tu jūties pēc vakardienas? Kādā patika vakardienas vakariņas? Labi, man ļoti garšoja. Ir ļoti garšīgs ēdiens, nebija nekad bijis patīkami pārsteigts. Man šī tāda snobiska vieta. Viņi ir paši snobiski. Viņi bija tāds snobisks vibes, bet ēdiens bija ļoti garšīgs un īstenībā cenas bija saprātīgs. Mēs
esam Oksdraivā, jo Kristaps jau kārtējo reizi svēr, ka viņš neizmantos kārguru, jo viņam pirms pāris dienām jau otro reizi kāds paņēma viņa kārguru un vienkārši sāka braukāties apkārt. Tā kā ir kaut kādi cilvēki, kur reāli vienkārši meklē īras mašīnas un rausta durvis, un ja viņas ir vaļā, viņi vienkārši uztais maz joyride. Šeit būs ēdamgalds. Liels, garais 36 cilvēkiem. Cilvēki paliks tur, cilvēki paliks pirtsmājā, cilvēki paliks tur, ir 3 vēl mājiņas. Un te būs milzīga telts, un būs karaoke un bārs, un būs tik forši Jāņi. Būs cool. Labrītiņ! Šorīt plānā ir satikt mūsu kāzu fotogrāfi. Un, protams, ka šī tikšanās notiek fancy kafejnīcā Klusajā centrā, tālākajā punktā no šejienes. Man ir apmēram 5 eiro uz manu vārdu. Tā nav īsta tikšanās, ja viņa nenotiek vietā, kur kafija maksā 7 eiro. I'm nervous! I'm freaking out! Mūsu dzīvoklis vēl joprojām izskatās šādi. Klausīts vispār nenojauši, kas notiek. Oh, big stretch! Big stretch! Jū! Iesim ārā, Čeko? Iesim ārā? Zinot, ka es no stresa visticamāk saslimšu, es iegādājos GABA vitamīnus. Tad es dzeru cinku ar C vitamīnu imunitātei un orthomolu mentālajai veselībai. Es satikos ar fotogrāfi, mums uzreiz bija tāds vibes, viņa ir tik forša meitene. Man reāli bija tāds sajūta, ka es vienkārši satiku savu draudzeni uz kafiju. Žēl, ka Kristaps nebija. Bet īstenībā varbūt mums pat gāja jautrāk divatā. Viņa mūs centās pierunāt, iziet ārā pēc ceremonijas, uzsākt mazu fotosesiju. Un it kā tā, ka viņa to teica, izklausījās forši, bet aprunājoties ar Kristapu, mēs izdomājām, ka mēs laikam negribam atsevišķu fotosesiju, mēs gribam vienkārši ballīti. Mēs uztaisīsim pirms. Mēs pafočēsimies tajā viesnīcā, kur mēs paliekam. Labi, pasūtam kaut ko? Jā. Es biju kafijas randiņā ar savu draudzeni un es atstāju Kristapu vienu pašu krāmēt mantas. Viņš noteikti nav baigi priecīgs, ka viņam bija šo jādīlojās, bet es tās, ka viss ir sakrāmēts. Čau! Wow. Šie ir mani dabīgie mati. Es domāju, ka man ļoti piestāvēs, tad, kad es kļūšu par profesionālu sērferu Lisabonā. Mēs tikko 40 minūtes meklējām, kur nopirkoties Vecrīgā. Un tagad mēs atnācām uz Katernas turnīru, ko mūsu draugi rīko. Yeah. Mēs braucam tagad uz branču, satikt mūsu draudziņas pēdējo reizi. Hello! Thank you.